Šogad es esmu pacenties sabojāt savu miegu kārtīgi. Ejot gulēt 6, pieceļoties pēc 3 stundām un vienkārši maucam cauri dienai. Un tā jau kaut kāda pusnedēļa vismaz. Un kaut kādā brīdī es gribēju salabot savējo. Un šodien es tev gribu pastāstīt šos 3 jautājumus, kas aizvedīs gan man, gan tevi, ja tu atbildēsi uz tiem pareizi, ne pareizi, bet godīgi un izpratīs tos līdz tam, ka tu varēsi celties, principā tagad tev vajag celties. Pirmais ir saprast, cikos tev jāceļās. Es personīgi jau pusgadu ceļos 5 pirms skolas, un tad pastrādāju, un tad eju uz skolu. Pēc tam varbūt tur pāēdu, aizēju uz džimu, tad atkal pāēdu, visu kaut ko tam līdzīgi. Es noskaidroju, ka ceļoties tās kaut kādas 2-3 stundas pirms skolas es varu padarīt savu darbu un ar tīru, svaigu prātu. Tā kā, ja tu tā vēlies, tev ir lieta, ko tu gribi činīt, bum, maus, atrodi laiku, kad tev jāceļās. Otrā lieta, tev vajag saprast, ok, ja mēs ceļamies 5, cikos mums jāiet gulēt, lai dabūtu tās 8 stundas, vai 9 stundas, vai 7 stundas. Jebkurā gadījumā es gāju kaut kādos 8 gulēt, tā kā pirms tam izmazgāju zobus, vai tajā pašā laikā tur ātri 5 minūtes izmazgāju zobus, visu izdara, ja? Un tad pēc tam palasu grāmatu 10 minūtes, tad pameditēju bišķiņu, un tad es eju tā kā pa taisnu gulēt. Un es iedodu sev 45 minūtes, lai aizmigtu, lai man nav jāuztraucās, un es zinu, ka es tiešām aizmigu tajā laikā. Šeit visticamāk tev būs tāds jautājums, ja es gribēšu tajās 5 celties, vai tu gribēsi jebkurā laikā celties, tad tu nevarēsi aiziet pietiekami agri gulēt. Bet te ir tīri vienkārši, tu piecelies 3 reizes tajos 5, to, ko es varētu darīt tagad. Ja es vēlos apakaļ 5 celties, 5, 3 reizes, bum, tu gribēsi iet gulēt tajos 8. Tu gribēsi, un tur aizies, un tev pat nebūs baigi doma savādāk, ja? Un tad trešā lieta ir tas, ka tev vajag saprast, ko tu darīsi no rīta, lai tu varētu celties agri, vai celties uz skolu, vai uz darbu. Tas ir tīri vienkārši, tāpēc tu sāc celties tajos 8. Bet ja tu gribi agrāk piecelties, vai tev nav šī skola vai darbs, tad tu, protams, iesi gulēsi ilgāk. Tas ir tīri saprotam, bet tev vajag piefiksēt, ok, kāpēc es ceļos, ko es darīšu pēc tā, ka es piecelšos. Un tad, vai tā būs skriešana, vai nu tad tā būs kaut kāds darbiņš pie datora, vai jebkas cits, tev vajag zināt, ko tu nākošajā rītā darīsi, lai tu vispār gribētu celties. Tad, principā, schēma būs vienkārša. Tu aizies Google kalendārā, uzrakstīsi to laiku, kur tu celies, miega to bloku, un tad sapratīsi, ka pēc tam, pēc piecelšanās, tu kaut ko darīsi. Kaut ko to svarīgo, kāpēc tu gribi piecelties, un pirms tā miega tev vajag to, principā, tur sanāk 1,5 stunda līdz tam, kad tu vispār aizmigsi. Tā kā tas nozīmē, ka tās 30 minūtes, kur tu ej tur, vai varbūt pat stunda, kur tu ej mazgāties vai izmazgāt zobus, tad pēc tam aizej palas grāmatu, mierīgi varbūt, principā, jebko, ko tu vēlies darīt tajos vakaros, bez telefona, bez ziliem ekrāniem, un bum! Gatavs. Tad tu ej gulēt. Paelpo varbūt, vai kaut ko tam līdzīgas. Iesaku Medito ielādēt, tā ir rīdīgi laba aplikācija, lai varētu meditēt. Vienkārši uzlaik timerīt un paelpo. Vai tur arī ir visādas citādākas kursi un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā aizēj pačukot tos. Un es iesaku arī tāpatām uzrakstīt uz klādītē sev, kas notiek, kāpēc es gribu celties, cikos man jāceļās, cikos man jāiet zobu mazgāt un skaties tiešām laiku. Man personīgi tas vienīgais, kas turēja pie tā, ka es varēju aiziet gulēt laikā, ir tas, ka, tagad jau ir 7, tagad ir 7, tagad jau viss, tā kā aiztaisam šito cieti, ejam jau, tā kā, vai nu padzert tēju ar savu brālis, šobrīd tā dara, un tad pēc tam iet mazgāt zobus, iet lasīt grāmatu un vispār vairs telefonu neņemt, tāpēc, ka tu jau tā kā veido tādu progresu, kur tev ir ārpus šiem ekrāniem. Tā kā, jā, skaties uz laiku un seko tam, skaties izveido to Google kalendārus, iesaku tur arī salikt visu darbiņus iekšā, tā kā rītīgi nice. Jebkurā gadījumā tas ir viss pēc šī video. Iesaku pačukot linkus apakšā, tur tīri noderīgi linki. Rītdien abas video, tā kā noteikti nospied sarkano podziņu, cilvēku laists udžījis, nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, ja tev liekas, ka viņam vairāk šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.